Labvakar visiem, un es pastāstīšu, kā man tēma ir reiterapija Latvijā, bet es gribēju pastāstīt, varbūt būs jau daži, kas kaut ko būs dzirdējuši, es tā pieļauju, kas ir arī nodarbojušies ar reiterapiju vai daudz ko zina par šo tēmu, bet man šī prezentācija būs diezgan tāda, no pašiem pamatiem, varbūt cilvēkiem, kas nekad nav dzirdējuši par šo tēmu vai dzirdējuši diezgan vispusīgi, gribu pastāstīt tieši par to reiterapiju, kā tas strādā un kas tieši ir reiterapija. Tātad reiterapija mēs varam teikt, ka tā ir metode, kurā tiek izmantot zirgi, un ar jāšanas palīdzību mēs uzlabojam cilvēka gan fizisko, gan garīgo stāvokli. Un tātad, kā jau saku, tiek risinātas gan medicīniskas problēmas, gan psiholoģiskas, un arī dažādas sociālas problēmas ir iespējams risināt ar zirgu palīdzību. Tātad, kā zirgs ārstē? Zirgs ārstē trijos veidos. Pirmais un pats svarīgākais ir šīs ritmiskās kustības, ko zirgam soļojot, jātnieks izjūt, sēžot zirga mugurā. Un tā ir tāda trīsdimensiju kustība, kas kustina visus cilvēka muskuļus pareizā secībā, kā viņiem vajadzētu kustēties, ja vesels cilvēks pareizi staigātu. Un tādējādi tiem muskuļiem kustoties, pa nervu ceļiem tiek nosūtīta informācija uz smadzenēm, kad muskuļi kustās. Šī rezultātā pieslēdzās praktiski visi ķermeņa receptori, un principā sanāk tā, ka tiek aktivizētas visas organisma sistēmas, kā rezultātā mums ļoti notiek centrālās nervu sistēmas stimulācija un aktivizējās visi procesi, kas savukārt atkal uzlabo vispārējo funkcionālo stāvokli. Un otrs svarīgs faktors, kā zirgs iedarbojās uz cilvēku, ir izdalot siltumu. Zirga ķermeņa temperatūra ir par pāris grādiem augstāka nekā cilvēkam, un pieliekot roku zirga ķermenim, mēs jūtam šo siltumu. Un pašā tajā vienkāršākajā reiterapijā, kur mēs sēdinam pacientu praktiski uz plika zirga muguras, apakšā ir tikai sedziņa, un caur šo sedziņu ļoti labi ir izjūtams siltums, kas savukārt ļoti labi nomierina, atbrīvo muskuļus un rada tādu komforta sajūtu, kas arī palīdz bieži, pieņemsim, atbrīvoties un uzsākt šo terapiju uz tādas pozitīvas nots, un tālāk jau viss notiek. Un tas kontakts ar zirgu, tas garīgais kontakts vai dažādi to var nosaukt. Man patiktos arī tāds vārds kā zirga biolauks, kas tādiem augsti attīstītiem dzīvniekiem ir ļoti spēcīgs. Un viņš ir ļoti principā biolauks ir visiem dzīvniekiem, arī sunim un kaķim, bet spēcīgākais biolauks ir zirgam un delfīnam. Un pieņemsim, ja ir kāda garīga vaina, kaut arī tas varētu nebūt pat arī garīga atpalicība, bet pieņemsim pat no tādām vienkāršākajām lietām kā depresija vai vienkārši slikts garstāvoklis, mēs aizejot uz kontaktu ar zirgu, pat nav obligāti jājāja, bet notīrot viņu kaut kādā veidā, pakomunicējot, mūsu biolauks tiek sakārtots un garstāvoklis uzlabojās, un, protams, tādos smalkākos līmeņos mēs varam arī teikt, kad bērnam, kuram ir garīga atpalicība, viņš dod to savu artavu uzlabojumos. Tālāk, kas vēl, pieņemsim, ir ļoti pozitīvi tā vide, kurā noris reiterapija. Bērnam ir ļoti svarīgi, pieņemsim, ja viņam ir kādas problēmas ar veselību, viņam ir diezgan liela nepatika pret ārstiem, pret ārsta kabinetu, un nedodies vēl tur šprices vai tur vēl kaut kas viņam asociējās ar visu, kur, pieņemsim, iet
tur mediķis, tur baltā halātā. Bet aizejot uz stalli, viņš tā kā ar prieku dodās šajā reiterapijas nodarbībā un principā, jā, to var, tā sākotnējā terapija, protams, ir tāda tikai staigāšana, bet tad, kad bērns jau ir apgūst tos pašus pamatus un ir iespējams tā kā ar viņu veikt dažādas vingrinājumus un visādas kustību maiņas, tā ir diezgan tāda tā kā aizraujoša rotaļa, kas bērnam ļoti patīk un, piemēram, pēc tam dažādas problēmas var izcināt pat tādā veidā, kad uz tās bāzes, ka bērns atcerās, kā viņam tur ir stallī gājis, arī kaut kādās ikdienas un tādās sadzīves lietās, vecākiem ir daudz vieglāk tikt galā. Jo, piemēram, mums visādi gadījumi, kad tur bērns neēd dārzeņus, tad zirdziņš ēd, tad bērns arī sāk ēst. Un tāpat arī ar auzu putru ir, tādi ir bijuši gadījumi, kad visu, ko dara zirdziņš, tas viss ir tik labi, kad es arī sākušu tā darīt. Un, protams, arī, ja mēs runājam par tādu nerunāšanas tēmu vai tādām lietām, tad pēc tam pieņemsim parasti bērniem, kas nerunā, pirmais vārds ir zirgs. Jo viņi tā kā tik ļoti viņiem saistās tādas labas emocijas ar šo dzīvnieku, kad kā lai saka, viņš sāk runāt un arī mājās pēc tam redzot kaut kur televizorā vai kādās grāmatās zirgus, viņam uzreiz tas asociējās ar tādām ļoti foršām pozitīvām emocijām, kas jebkuras pozitīvas emocijas viņas ārstē un uzlabo, un tādēļ tas viss ir ļoti labi. Un tas mūsu standarta nodarbības ilgums ir tā kā 20 līdz 45 minūtēm, bet principā tādos gadījumos, kad bērns ir gatavs, var arī jāat līdz stundai. Tātad, te arī tās, kāpēc palīdz kustības, es jau tā kā to pirmo punktu izstāstīju, ja, kad tiek imitēta vesela cilvēka gaita. Un, piemēram, ir tādi pasaulē gadījumi, kuros cilvēks pēc pilnīgas paralīzes spēja atkal kustēties un staigāt, tad tas ir tas pierādījums, kad muskuļiem sūtot savu signālu uz centrālo nervu sistēmu par to, ka viņi kustās, ka viņi saraujās, izveidojās tāds tā kā jauns ceļš, pa kuru pēc tam centrālā nervu sistēma arī spēja nosūtīt savu nervu impulsu. Tā kā mēs varam sākt apzināt, tā kā pacients var sākt apzināti kustināt to roku un kāju. Un tāpēc ir pasaulē ļoti daudz gadījumu, kāpēc arī uzskat, ka tādos fiziskos, pieņemsim, kad ir kaut kādas fiziskas nepietiekamības, ja, tajos gadījumos reiterapija ir ļoti, ļoti labs līdzeklis, kur tiešām ir redzami fantastiski rezultāti. Un tātad, jā, tas pie tādām vainām, kur ir tā kā nepieciešams atbrīvot muskuļus, arī šīs ritmiskās kustības ļoti labi palīdz, viņas tā kā normalizē tonusu. Un pie tādos gadījumos, kad ir cerebrālā trieka, kad ir tāda pārāk stipra spastika, to redz uzreiz pēc katras nodarbības, kad tie muskuļi ir atslābuši un cilvēkam ir vieglāk staigāt. Un, protams, jājot tiek nodarbināti gandrīz vai visi ķermeņa muskuļi, un kā rezultātā viņi strādājot, mēs it kā sēžam, nejūtam un tā liekas, ka mēs it kā neko nedaram. No malas arī izskatās, ka ko tur bērniņš tikai pasēž, bet pēc tam 20 minūtēm viņš ir tik ļoti noguris, kad noceļot no zirga, viņš iekāp mašīnā un aizmieg un ļoti saldi guļ, vai arī pat ir gadījumi, kad mazi bērni aizmieg zirga mugurā, jo tā ir, sanāk diezgan liela slodze, bet tā slodze ir ļoti, kā lai saka, labvēlīga. Jo jebkuri fiziski vingrinājumi ir labvēlīgi ietekmē organismu. Un tad, protams, vēl var papildus tam taisīt dažādus vingrojumus, kas ir tieši domāti konkrētām muskuļu grupām un uz zirga. Tas ir ļoti labi izstrādāt veselu tādu vingrojumu kompleksi, kur mēs varam risināt tādu vai citādu problēmu un tur uztrenēt tās muskuļu grupas, kas, pieņemsim, ir vājākas. Un, ja tie paši vingrojumi liek bērnam izpildīt zālē, tad viņš viņus ļoti nelabprāt. Pieņemsim, iet vienkārši uz koriģējošo vingrošanu. Tur pretī uz zirga tas ir pavisam cits efekts un tiek izpildīts ar lielāko prieku. Tātad šo mēs jau arī izstāstījām, ja, kad
Un tad nedaudz par terapeita lomu. Mums te diezgan ir tādas lielas diskusijas radušās ar to dienas grupu. Ja? Nu tā mēs domājam, kas tad ir svarīgāk tam terapeitam. Viņam ir jābūt, kā lai saka, labam mediķim, vai labam zirdziniekam, vai labam psihologam. Bet principā viņam ir, nu, kā lai saka, jābūt ļoti zinošam visās šajās jomās, jo viņam ir tā kā ļoti svarīgi zināt gan visu par zirgu un domāt tā, kā domā zirgs, lai spētu paredzēt jebkādas, pieņemsim, kas tai treniņa laikā, ko tas zirdziņš varētu izdarīt, ko nevarētu, un tā, lai dabūtu to maksimālo, kā lai saka, lai tas zirgs ar vislabāko atdevi strādā un ar prieku. Tāpat viņam arī ir ar šo bērnu jāspēj nodibināt kontakts, un viņam ir, nu, tā kā jābūt ļoti tādai labestīgai un mīļai attieksmei pret bērnu, jo bērni arī ļoti labi jūt cilvēka, pieņemsim, terapeita noskaņojumu, ja, un viņam ir tā kā jāiedrošina bērns un jāpalīdz viņam, kā lai saka, pārvarēt dažreiz arī bailes, uzkāpt zirgam mugurā. Un terapeits, protams, bez visa tā arī vada dažādus vingrojumus, viņam ir jāzina, pieņemsim, kādus vingrojumus drīkst konkrētajā gadījumā, ar konkrēto diagnozi izpildīt, kādus nedrīkst. Un arī, protams, ir gadījumi, kad terapeits kāpj mugurā un zirgam un sēdina mazo pacientu sev priekšā, ja viņš nespēja pats sēdēt vai noturēties. Un tātad viņam ir daudz dažādas darbības, kas ir tā kā svarīgas, lai viņš nodrošinātu labu to terapiju. Un tad vēl ir tāda lieta kā asistents, bez kura neviens terapeits nevar iztikt bez sava asistenta, jo parasti ir tā, ka nodarbībā ir nepieciešams palīdzēt pieturēt bērnu vai tieši vest zirgu un terapeits pietur bērnu, ja? Jo viens pats cilvēks nevar, kā lai saka, gan vest to zirgu, gan pieturēt bērnu un skatīties, lai tur viss sanāk un lai viss ir kārtībā. Un tātad asistents ir tā kā terapeita labā roka, ar kuru viņam arī ir jāspēj komunicēt tādā, nu, var teikt, jau jūtu līmenī, tā, lai, pieņemsim, ja tā komanda ir ļoti saliedēta, tad terapeits, asistents un zirgs, tad principā viss notiek bez aizķeršanās un katrs zina, kurā brīdī kas viņam ir jādara, un tad, nu, tā nodarbība pirmkārt ir droša, otram kārtām viņa ir, nu, kā lai saka, bērnam patīkama, bez liekas spriedzes un nervozitātes. Un par kādām diagnozēm, ko ārstē, nu, principā ir tā, ka ir dažas vairākas lietas, pie kurām nedrīkst nodarboties ar reiterapiju, bet ir savukārt daudz vairāk lietas, pie kurām drīkst, vajag, un tas tiešām nāk par labu un palīdz. Un principā mēs laikam varētu vairāk nedaudz pieminēt pie tām, pie kurām nedrīkst, bet, nu, lieta ir tāda, kad ejot uz reiterapiju ir jābūt ārsta norīkojumam, kurā ir rakstīts tā diagnoze, nu, vai apraksts, kas ar cilvēku ir. Un tajā labākajā gadījumā jau pašam mediķim, kas raksta nosūtījumu, viņam būtu jāzina, vai tas pacients, kuram viņš raksta nosūtījumu, vai viņš drīkst iet, apmeklēt, vai viņam būs labi no tā, vai tomēr nē, ja ir kaut kādi riski, kad varētu ar kaut ko palikt sliktāk, tad, nu, nedrīkst iet. Bet, nu, principā, tās galvenās lielākās, pie kurām nedrīkst izmantot reiterapiju, ir tādas, kad, piemēram, kad cilvēkam ir ļoti bailes uzkāpt uz zirga, un zirgs jūt šīs bailes, un viņš tā kā nespēja tās varbūt tā iedomāties, kad jātniekam ir bailes no jāšanas ar zirgu, viņam liekas, ka kaut kur ir apkārtnē kaut kāds faktors, no kā būtu jābaidās, un viņš, nu, paliek tā kā tramīgāks. Un otrs, kad
bērns, kurš ļoti stipri baidās, viņš arī nespēja atbrīvoties, un tad tai terapijai ir diezgan maza efektivitāte. Tāpēc, ja pacientam ir bailes jāt ar zirgu, un tas ir tādā, kā lai saka, tādā mazā vecumā, tad mēs varam tā kā paildzināt šo nodarbību biežumu tikai apmeklējot stalli un nekāpjot zirgam mugurā, kamēr bērnam tā kā viņš kļūst drošāks un viņš skatās, kā citi to dara, un pamazām iespējams, ka viņš arī kādreiz jās. Un tālāk vēl, protams, nedrīkst, tie ir alerģiska reakcija uz zirga spalvu vai uz siena putekļiem. Tas, pieņemsim, ir daļa cilvēku, kuriem ir diemžēl tās alerģijas, un tad jāskatās, lai nebūtu tā, ka viņš it kā visu grib jāt, bet tas var kaitēt viņa veselībai. Un tad vēl ir tāda lieta, kas pieņemsim, ir pie Dauna sindroma diezgan izplatīta, ir tās pirmā kaklas kriemeļa nestabilitāte, pie tās arī nedrīkst jāt. Un vēl ir tāda lieta, ko varbūt ārsti ir, kas it kā nosūta uz reiterapiju, bet īstenībā nedrīkst, ja ir ļoti stipra skolioze, 3., 4. pakāpe, kad ir jau tā rotācija notikusi, tad arī nedrīkst principā, jo tur neko vairs nevar izlabot, var tikai pasliktināt. Un tātad, kā jau es minēju, ja ir cilvēks, kas grib sākt nodarboties ar reiterapiju, tad viņam ir principā jādodās pie ārsta, un ārstam ir jāuzraksta, kāda ir diagnoze. Un principā tai nosūtījumā ir jābūt rakstītai gan diagnozē, gan, ja ir vēl kaut kādas blakus lietas, ko uz pirmo skatu neredz, vai cilvēks varbūt pats, droši vien jau, kad viņš zina visticamāk, ja, bet principā, tur ir jābūt skaidri un gaiši saprotamam, kas ir ar šo cilvēku. Jo pieņemsim, jāatnāk bez diagnozes, bez nosūtījuma. Mums ir gadījumi arī bijuši, kad atnāk vecāki saka, ne, mēs gribam tikai pavizināties, mums tam bērnam pilnīgi viss ir kārtībā, jūs neskatāties, tikai sēdināt virsū, viņam viss ir kārtībā. Un beigās izrādās, kad var jau arī redzēt, ja, kad viņam tur autisma iezīmes vai kaut kas, tad tur iespējams, ka kaut kā savādāk vajag rīkoties, bet principā bez nosūtījuma nevarētu tā kā šo terapiju uzsākt. Un vēl viens sāpīgs jautājums, kad izvēlēties certificēt vai nesertificēt, tā, protams, paliek tā kā katra vecāka izvēlē, kā labāk darīt, bet principā, tur, kur ir certificēti reiterapeiti, tur tas vajadzētu tā saprast, ka tas ir tā kā lielāks garants, kad tam bērnam neizdarīs pāri, jo Latvijā ir daži gadījumi, kur pieņemsim ar reiterapiju ir nodarīts pacientam kaitējums, vienkārši nezinot tās diagnozes atšifrējumu. Tā kā viss. Paldies par uzmanību. Jau uši izpušila. Ir kādi jautājumi mums varbūt? Paldies Dievam, nav, ja? Tā, vietas ir tā, kad ir Kleistos, Baldonē, Vaivaros, Ķemeros, Garkalnē, tad Liepājā, pie Rēzeknes. Tas, laikam, pagaidām arī ir viss. Tas būs atkarīgs, kā izņems, jo mums jau tā situācija Latvijā ir līdzīga kā Igaunijā, kad nevar iegūt jaunu, tagad nevar kursus noorganizēt un nevar iegūt to certifikātu, bet pa tiem iepriekšējiem gadiem diezgan daudz ir iegūši certifikātus, bet dažādu iemeslu dēļ nestrādā cilvēki. Bet, principā, nav daudz. Varētu būt vairāk vietas. Es pieņemsim uzskatu tā, kad viena daļa, ejot uz kursiem, viņi domā tā, ka tā ir baigi foršā lieta, es to ļoti gribu aiziet uz kursiem un saskaroties ar to smago psiholoģisko fonu, kas tur tiek
atklājās. Ja? Viņam liekas, nē, es to tomēr negribu, jo man tur ir bailes, vai man tur varbūt tās var nesanākt. Tas ir, es domāju, viens variants. Un otrs arī tas, ka, pieņemsim, ir jābūt ļoti talantīgam, lai, pieņemsim, savākt tādu komandu, stalli, zirgus, visam tam jābūt. Mēs nevaram kaut kur tā ar vienu zirgu, tas ir ļoti grūti un neefektīvi. Tur ir tiešām jāspēj izveidot tādu veselu tādu centriņš, jo, pieņemsim, ja tu gribi ar to nodarboties nopietni, tad ar vienu zirgu jau vairs nepietiek. Ir jābūt dažādiem zirgu izmēriem, kaut kādiem variantiem, tā, lai, pieņemsim, tu vari efektīvāk piemeklēt katram pacientam kaut kādu noteiktu zirdziņu, un tas viss ir vienkārši dārgi diezgan, un es pieļauju, kad ir tāda arī tāda finansiālā tāda puse arī noteikti spēlē savu lomu, kas varbūt sākumā parasti liekas, ka varbūt es kaut kā tur tā varēšu, bet rezultātā ir tā, kā ir reāli Latvijā. Bet es saprotu, ka tie, kuri kādreiz ir iegūši, viņiem jau tas certifikāta derīguma termiņš jau tāpat ir beidzies. Nē, ir bijusi resertifikācija, un tur viss ir kārtībā, ja tie, kas ir bijuši uz resertifikāciju. Jā, Šobrīd tāda notiek resertifikācija? Nē, es neatceros, tu neatceries, kurā gadā. Jā, viņa bija. Jā, bet kaut kādus gadus atpakaļ, jā. Es domāju, kad varbūt tā resertifikācija viņš jau tā kā tuvojās varbūt tās beigām, bet principā tur bija šausmīgi daudz cilvēku uz to resertifikāciju. Cik toreiz aizgāja vispār uz tiem semināriem, cik sertifikātus saņēma vispār cilvēki? Cik mums Latvijā cilvēku? Tur bija 50 vismaz. Tur bija ļoti, tiešām bija pilna zāle, tur tāda zāle viņa bija pilna. Es domāju, ka kāda 50. Tur visi, kam, jā, visi kopā. Jā, tur bija visi kopā. У нас было 3 недели теория и 3 недели практика. У нас совсем быстро и безболезненно. Потом я смеялась, что ты говоришь, что 1,5 года. Мало. Nē, tur principā bija pusi uz pusi. Jā, bija tādi, kas var teikt, atnāca uz tiem kursiem un bija bailes pieiet zirgam klāt, tāda arī bija, jā, bet tā bija arī tāda, tiešām cilvēki, kas no zirgu, tika, jā. Bet es zinu, ka nestrādā. Cilvēki varbūt darbu privātās struktūrās, privāti praksēs, kur daudz lielāks atalgojums ir, izvēlās, protams. Protams, jā, tas arī, jo Latvijā, pieņemsim, tā doma, tā kā Igaunijā, ja tur viena nodarbība 20 līdz 40 eiro, ja mēs uzliksim tādu cenu, tad vispār, Pat 2-3 Latvija jau domā nākamā. Jā, jo reālā dzīves situācija ir tāda, ka tam, kam visvairāk vajag to reiterapiju, viņš pats nevar atļauties nekādīgi viņu. Nevar, ja arī viņam ziedot LV tur, apmaksā, viņam vēl ir jādomā, kā tikt līdz tai vietai, un tas viss ir ļoti sarežģīti, principā. Laikā iedod tur kolai čipsiem naudu, un reiterapiju neiedod. Tas arī varētu būt. Un cik grūti ir zirgu certificēt? Cik jums ir certificēti? Vispār, tas ir, jo tas jau arī ir. Mums ir visi certificēti, bet... Visiem ir reiterapijas. Jā. Diezgan grūti. Šobrīd vienkārši to vairs nevar izdarīt, jā. Bet, principā, tā zirgu certifikācija, vispār viss, kas ir saistīts ar to certifikāciju, tas viss ir tagad tādā gaisā uzkāries tāds jautājums. Es pat nezinu vispār. Es jau domāju, viņam, ja tur kāds zirgs ir labs, ar viņu tad jāstrādā. Un, tāpēc, ka reāli, zirgi arī paliek veci un jāņem jaunu vietā. Tas tā... Aplasīt zirgu ļoti grūti, jā. Pareizo gaitu aplasīt. Jā. Tik vienkārši vēl plus vēl gaitē, vēl vajag raksturu, eksterieru un vispārējo. Jā, reiterapijas zirgs varētu tā teikt 1 no 100, jā. 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 No 28 derēja 2. Tā ir, jā. Tā ir. Vēl kādi jautājumi? Arī psiholoģiskos lodzes zirgam jāpanes. Cik Latvijā tagad maksā tāds seans? Reiterapija? Skatoties atkarīgs no ilguma pie mums, maksā no 5 līdz 12 latiem. Atkarībā, cik ilgi jāiet 5 lati, tas ir 20 minūtes, 12 stunda. Bet
cikās vietās man ir ļoti grūti pateikt. Nu, pieļauju, ka plus mīnus līdzīgi, jo mums tā cena politika ir tāda, ka nevar izlikt un ir jāturās tajā vidējā līmenī, lai būtu tā kā pieprasījums. Principā, jā. Parasti ir tā, ka vecāki pa telefonu zvana, man bērnam ir tas un tas, un saka, cik bieži man jānāk tā. Es saku, ka kamēr to bērnu neredz un neredz, kā viņš jāiet, tur jau ļoti grūti ir izvērtēt. Tur tā kā ir jāredz uz vietas, bet, principā, mēs iesakam 15-20 nodarbības. Ir viens kurs, kas ir jāaiziet, un pēc tā tad var skatīties, kā tālāk darīt. Mēnesī, cik bieži vajag? Iet runa par nedēļā, nevis mēnesī. Tur ir tā, ka bērni... Nē, ir tā, ka skatoties, kāds mums ir mērķis, ko mēs gribam panākt, ja tas ir muskuļu treniņš, tad ir vajadzīgi vismaz 2 līdz 3 reizes nedēļā, jo, saprotiet paši, ka, ja mēs vienreiz nedēļā iesim tur skriet, ja, tad, tā teorētiski, ja, bet pie kaut kādām garīgām lietām tā varētu būt 1 reize nedēļā. Es vairāk kā 10 gadus, kā 12 varētu būt. Jā, principā uz mūžu, jā. Bet, tur certificēja zirgus, kas jau ir, tā teikt, sasnieguši savu... Jā, certificēja. Jā. Bet mums, pieņemsim, bija arī atbrauc no Amerikas, mēs paši organizējām kursus tā kā to Spirit Horse metodi. Mums ir arī nosertificēti zirgi, lai viņi būtu gatavi strādāt ar Spirit Horse metodi. Tā kā mums ir tāda certifikāta arī. Nē, diemžēl, laikam, kad ne, jo pirmkārt kungs ir stipri gados. Un, ne jau tāpēc, ka tur gadi vai kā, bet, principā tā Spirit Horse tā doma un stratēģija ir katrā valstī izveidot vienu centru, kas darbojās pēc tās programmas. Viņi atbrauc apstīties, tā kā certificē to vietu, dzīvniekus, tātad to zirgus un apmāca instruktorus. Un tad viņi tā kā strādā pēc tās viņa metodas. Tad jūs varat citus varat? Teoretiski varam, jā. Jā, vēl kādi jautājumi? Zirgu certificēšanas ir kaut kāds noteikts vecums kādam? Zirgam vismaz 6 gadi, jā. Jā, ja ir jaunāks, tad principā reiterapijā izmanto vislabākais vecums ir pēc 10 gadiem zirgu izmantot, ja, jo principā... Jā, lai viņam ir jābūt ļoti jau nostabilizējušai nervu sistēmai. Tas ir pats svarīgākais faktors, ko skatās, un, protams, tur vēl gaita un tur viss pārējais, ja, bet jā, viņš nedrīkst būt jauns un traks. Bet, Latvijas zirgiem tā ir, ka viņi jau 6 gadu vecumā, kas ir tas genofonda tips, viņi pārsvarā visi ir ļoti labi un ir jau ātrāk skaidrs, ka viņš būs labs zirgs. Tomēr mums ir viena ļoti liela priekšrocība, ka mums ir tas genofonds, ko mēs varam izmantot reiterapijā, un no tās populācijas ļoti daudz ir, kas der reiterapijai. No sporta zirgiem nē, bet no genofonda tiešām, jā.